Sveicināti mūsu skatītāji. Turpinām NRALV sarunas. Šodien mums studijā mūsu žurnāliste, vakar ziņu žurnāla galvenā redaktore Inese Davidsone. Labdien! Par zvaigznēm. Tuvojas Ziemassvētki, debesis kļūst aizvien skaidrākas, debesīs zvaigznes. Ko varam redzēt zvaigznēs, ko nevaram redzēt zvaigznēs, kas ir jāskatās zvaigznēs un kas pašiem sevī jāskatās? Viss notiek debesīs. Tas tikai realizējās uz zemes. Līdz ar ko zvaigznes ir tās, kas pasaka lietu cēloni, kā arī nosaka, ar ko rezultāts beigsies. Tāpēc zvaigznes ir tās, kuras lasot, mēs varam lasīt paši sevi. Jo skaidrāk mēs redzam šo lasījumu, jo vieglāk mums ir saprast savas dzīves uzdevumus, šķēršļus, resursus, talantus, iespējas. Līdz ar ko pārzināt sevi, tas nozīmē principā lasīt zvaigznes. Nu, kā to izdarīt? Paņemt krēslu, nosēsties, skatīties zvaigznēs vai paņemt žurnālu vakar ziņas un lasīt horoskopus? Kā to? Jebkas mums apkārt ir saistīts ar zīmēm. Un zīmes ir atsevišķa disciplīna vediskajā astroloģijā, kas saucā Nimica šastra, kas nozīmē, ka katra planēta uz Zemes sevi realizē noteiktā krāsā, skaņā, formā, garšā, zilbē, virzienā. Un arī sēžot un skatoties uz jebko, uz koku, uz zvaigznēm, uz debesīm, uz krūzi, mēs varam lasīt zīmes, kuras tajā brīdī dod mums atbildes uz mūsu aktuālajiem jautājumiem. Mūsu laikmeta problēma ir tā, ka mēs esam pārāk noslāņoti, lai redzētu atbildes, kuras mums tiek dotas, līdz ar ko tas mūsu galvenais uzdevums būtu vairāk attīstīt to saikni pašiem ar sevi. Un šī saikne saucās intuīcija. Un intuīcija ir šis kodols, kas mūs savieno no zemes centra, caur ķermeni, caur mugurkaulu, uz debesīm. Un caur to mēs arī varam saņemt gan savu spēku, gan atbalstu sev, gan caur to mēs varam uzplaukt savos talantos, atrast labākos resursus, jebkuru sarežģījumu vai grūtību risināšanai, jo dzīvē nav nejaušību. To visu nosaka karma, kas ir likteņa noteiktu, iepriekš noteiktu notikumu, grūtību, iespēju lauks, kurš rit mūsu dzīvē cauri un dod mums iespējas arī to šķetināt, bet nevien šķetinam mēs vecās lietas, bet arī atrodam jaunas, kuras mēs radām un veidojam savus uzdevumus uz priekšu. Tāpēc katra diena, katra mūsu rokas kustība un jo vēl vairāk katrs mūsu mēles kustība mutē rada šos izaicinājumus mums un arī rada atrisinājumus. Daudz sološi. Kā pietuvoties šīm zināšanām? Jāsāk pirmkārt ar elpošanu. Ir jāatcerās, ka mūsu ķermenis mums ir dots lietošanai, bet līdz ar to tas dod mums arī atbildību būt pašiem saiknē ar sevi. Jo cilvēki nereti aizmirst, ka tur, kur ir domas, tur ir enerģija. Un nereti šīs domas aizsteidzās ārpus fiziskā ķermeņa. Kas nozīmē, ka cilvēks zaudē sazimējumu, viņš nav saiknē ar zemi, viņš kļūst gaisīgs, viņš kļūst trauksmens, viņš kļūst apjucis. Un tā ir tāda signāla zīme, ka cilvēkam ir jāatgriežas atpakaļ sevī. Nevelti slāvu kultūrās ir šis teiciens pasēdēt uz ceļa kāju, kas nozīmē, ka uz mirkli pirms došanās ārpus mājām ir jāapsēžās, lai varētu atskriet kopā dvēseli un savienoties ar ķermeni un domām un visu enerģijas kodolu. Un tas ir tas, ar ko mums ir jāsāk pašiem ar sevi. Visvienkāršākais, kā to darīt, ir sākt ar elpošanu. Kā? Tieši elpot lēni, elpot strauji, elpot kā sunim, kā kaķim. Galvenais ir svarīgi elpot ļoti apzināti, kas nozīmē, mēs ieelpojam gaisu caur savām nāsīm, ievākam viņu ķermenī, vizualizējam un iztēlojamies, kā šis gaiss piepilda mūsu ķermeni un kā viņš dod mums skābekli, kā viņš apasiņo mūsu šūnas un kā mēs varam no tā gūt savam ķermenim visu dzīvībai spēkam nepieciešamo materiālu. Un tad mēs izelpojam, izlaižot ārā ne tikai šo atlikušo gaisu, bet arī visu negatīvo, visus šķēršus, visu pelēcību, visus ierobežojumus, visu to, kas mums rada kaut kādu rāmi, kas mums liedz aizsniegties pie tā, pie kā mēs vēlētos nokļūt. Tādējādi neliela elpošanas prakse, vairākas reizes dienā, vienu reizi dienā, pēc iespējas, dod jau mums noteikti apzinātu sevis piemērojamību jebkurai situācijai. Un ko nozīmē šis laikmets? Tas nenozīmē, ka mums ir jāsēž kalna galā un jāmeditē, domājot par elpošanu. Ir ļoti svarīgi šajā laikā izmantot šo aktīvo meditāciju, kas nozīmē šī elpošana kļūst par mūsu dzīves būtību, kas tā it kā ir šķiet pašsaprotam, vai ne? Bet patiesībā mēs ļoti reti to daram apzināti, bet tas ir ļoti svarīgi brīžos, kad mēs esam iejaukti notikumos vai mēs esam stresa situācijās, un tad mums ir jāatcerās, ka mēs joprojām tur esam mēs, ar to kodolu, kādu mēs esam sev radījuši, un lai tad šajā mirklī tas mūsu palīgi instruments ir šī elpošana, kura mums vienmēr ir pieejama.
Tas ir visvienkāršākais, lētākais, bezmaksas variants, kā mēs varam ar sevi atgūt šo saikni un atcerēties, ka spēks, kurš ir mūsos, nav noķerams ārpusē. Izcili. Paldies. Tas būs mūsu pirmais novēlējums Ziemassvētkos mūsu lasītājiem, mūsu skatītājiem. Lai veicās!